jau no vasaras vidus es jums visu laiku solu, ka tūlīt mēs uztaisīsim meistarklasi, kuru vadīs Daira un stāstīs, kā taisīt foršu kompostu. Un nekāda mums nesanāk, Daira visu laiku ir aizņemta. Un tieši jums, visi, kuri gaidīja šo te video, patiesībā jūs meistarklasi gaidījāt. Mēs šobrīd uzfilmēsim jums video. Protams, tas nebūs 2 stundu garumā, kā tā ir meistarklasē, kurā jūs varat raustīt aiz rokas un visu kaut ko jautāt, bet tāpēc es jūsu vietā uzdošu jautājumus. Man būs tikpat naivi jautājumi, kā visam normāliem cilvēkiem. Mīļo Daira, stāsti, lūdzu, vispirms izstāst tā. Ir ļoti daudz dažādas versijas, kā veidot kompostus. Un tā beigās rokas nolaižās un ir tā sajūta, vienkārši stūrī samet kaut kā lielā čupā, uzber pašās beigās vai uzlēj virsū kaut kādu šķidrumu, kur rakstīts biokompostētājs, un mēs gaidām, ka tagad mums būs labā zeme gatava. Bet pašā, teiksim, beigu rezultātā, tur ir tā, ka nekas nav sapuvis, nekas nav sadalījies, vai labākā gadījumā ir sapuvis, bet nekā laba tur vairs nav. Daira, tad lūdzu izstāsti būtību, kas ir tā, kādi procesi notiek šajā biokompostēšanās procesā un kurus mums noteikti jāievēro. Varbūt mēs dažādos traukos tā darām vai kaut kādās tvertnēs, bet kur ir tā pati būtība? Lūdzu, izstāst. Un es tad jautāšu tev. Ja? Sarunāts. Tātad, pirmkārt, es esmu savākus materiālus, kas nāk jebkurā mājasemniecībā. Vecie laksti, lapas, zaļa zāle, nogriezti vecie ziedi, kaut kādus tur stiepri noplūkti, kafija, olu čaumalis, dārzeņa atlikumi no virtuves. Kompostā mēs neizmantojam vārītas un ceptas lietas, jo tas pilinās tikai grauzējus un nebūs nekāds labais kompostēšanās process. Mēs izmantojam svaigas lietas, tās, kas nāk no dabas. Pienu, kefīru? Nē, tas viss ir pārveidots produkts. Mēs tad izmantojam dārzeņu augļu atlikumus no virtuves, ja mēs runājam par virtuvi, olu čaumalis, kafiju. Jā, banāni, visas mizas, viss, kas ir zaļš. Viss, kas nav termiski apstrādāts, ko mēs neesam vārījuši, cepuši, piens, sirs un biezpiens, tās viss ir pārveidots jau lietas, ja? Jau pirmā atbilde, paldies. Jā. Pelni. Pelni strauji rada sārmainu vidi, izmaina šo vidas pH, un tas nepatīk sliekām un citām sīkbūtnēm, kas atrodas jūsu komposta kaudzē. Tāpēc kompostā pelnus mēs neizmantojam. Ja vēlties, ka esam tās tad kā mikroelementu avotu uz augsnes plānā kārtā, tā kā miltiņus uz pannas, tur ātri viņi izraģē, vidas tā reakcija ilgstoši netiek izmainīta, tā kā ļoti krasi. Daira, vēl viens jautājums. Tad, kad mēs bijām domājuši šo meistarklasi, mums bija ļoti skaista ideja, kurā mums atvedīs skaistu kasti, koka kasti ar šķirbiņām un ražotājs, un mums būs tāda skaistā kompostkasti. Bet ne katrs tādu var uztaisīt, bet kompostu mēs varam katrs uztaisīt arī. Mēs esam izvēlējušies tādu eksperimentam, pēkšņi izdomājam netīšām, atradām tādu podošanas maisu, viņš elpojošs. Tu teici, ka tanī var izveidot. Es pat drusku sabrīnījos, ja? Ka tādā var izveidot. Viņš nebūs pa mazu tāds maiss? Atkarīgs jau no tā ir, cik daudz ir tavi izējas materiāli. Ja man to izējas materiāli ir tikai tik nedaudz, tad es kompostēju šādā vietā. Nevis atsakos vienkārši no kompostēšanās procesa. Ir 2 veidi kompostēšana. Karstā kompostēšana un augstā kompostēšana. Augstajā kompostēšanā mēs saliekam slāņus un viņš kompostējas krietni lēnāk. Tajā procesā neies bojā tev nezāļu stēklas. Tas nozīmē, šajā neies bojā? Šeit neies bojā, jo vienkārši tas apjoms ir par mazu. Karstai kompostēšanai ir nepieciešams, lai visa tev tā komposta kaudze, tā masa uzkarstas uz 60 grādiem. Bet tas ir iespējams tikai vasarā? Ja ir, tagad tas varētu, pat cik ir ārs jau diezgan, āra temperatūra diezgan vēsa, tad ir jāskatās. Es pieļauju, ka tas varētu arī nenotikt, jo naktī ļoti vēss tagad. Bet vasaras laikā, vasaras sākumā visu sezonu noteikti. Un tad, ja mēs sakraujam apmēram vismaz to kubu, tad un ja masa ir mitra, tad viņa strauji uzkarst pie 60 grādiem.
tajā laikā nezāļu sēklas zaudē savu dīgtspēju. Viņas, teiksim, neuzsprākst, bet vienkārši zaudē savu dīgtspēju. Un tā temperatūra turās apmēram 10 dienas, nedēļu, varētu būt arī, atkarīgs no laika apstākļiem. Bet ja viņa kāp krietni augstāk, ir jāpaskatās, tad viņa to kaudzi vienkārši nepieciešams ir mazliet pārjaukt, padzesēt tādā veidā. Bet principā, ja mēs šī uztaisīsim tādu kompostu, kurā nav aizgājušas tās nezāļu sēklas bojā, viens ir ravēt variants, ja? Bet ja mēs negribam ravēt, mēs viņu varam pēc tam uztaisīt kā karstu augstu kaut kādu, vai nevaram vairs pēc tam? Šo te? Jā. Tad tev ir tas jāpievieno, to atkal, piemēram, viņš to nebūs līdz galam sadalījies, tad tu veido jaunu kompostu, pa kārtām liekot šo kompostu, piemēram, pavasarī. To mēs nākamgad uztaisīsim nākamo meistarklasi, ja, kurām mēs liksim kārtāt. Tādā veidā tad darīt, ja viņš nav sadalījies, bet ja viņš jau ir sadalījies, tad neko tad mēs izmantojam. Bet ja mēs taisam kaut kādu šitādu te kaudzi, tad tie ir teorētiski. 1 kubikmetru, ja mēs sakraujam un tā kaudze ir mitra, tad, ja nevis sausa, tad tur arī viņa uzkarsīs. Par tām vēl kastēm. Tu stāstīt aiz kadra vēl par tām plasmas kastēm, ka tās īsti nesanāk tas process, tur ir cita veida process, ja nav gaisa. Kādas kastes izmantot, ja mums ir tās kastes, tad ko viņām darīt un kur tur urp caurums apakšā, augšā? Mēs izmantojam tādu toveri vai materiālus, kas mums ir uz vietas, bet ja mums ir, piemēram, plasmas muca, kurā mēs esam izdomājuši kompostēt, tad ir nepieciešams iztaisīt caurums no sāniem, kādu arī no apakšiņas varbūt, bet jau kam kompostam ir nepieciešams gaiss. Mēs arī liekot tos slāņus, liksim viņus tā, lai tas gaiss tomēr cirkulē. Jo kompostēšanās gan augsnē, gan arī mūsu kompostā būs mikroorganismi, kuru darbībai un dzīvībai nepieciešama gaisa klātbūtne. Ja mēs ieliekam tajā mucā, tad tur tas gaisa pieejamība viņiem ir ierobežota. Kamēr tur tajā masā ir, viņi to visu izelpo, izstrādā, bet pēc tam nav jauna pieplūde no apakšas. Un tad notiek nevis kompostēšanās, bet vienkārši pūšana, jo tur sāk darboties citi mikroorganismi, kuru darbībai nav nepieciešams gaiss. Un tie parasti ir tie procesi tādi, kurus mēs tā kā mazāk vēlamies. Tas nozīmē, ka viņi pat kļūst ar mīnuszīmi tā augsne. Savā ziņā kaut ko. Es negribu teikt, cik liela tā mīnuszīme, bet vairs nav tā kvalitāte, kuru mēs no viņas gaidām. Tātad, ja mēs iepērkam šitās zilās mucas, tādas ir praktiski, kas Latvijā pieejams. Tad izarbam caurumus. Caurums, arī tās četkantīgās tādas ir kaut kādas plasmasnieces, ar tiem metāli, arī viss caurums. Jā, bet labāk varbūt par to lielo četkantīgo, jo tā būs tas vismaz kā karsto var uztaisīt. Tad ir lielāka masa, ja ir 1 kubikmetrs, tad jau viņam ir tā masa, kur spējīga uzkarst. Jā, un ar to izskalošanu. Tu vēl pieminēji, nevis tik gudrs, tikai tu man stāstīji, tāpēc vienkārši atkārt. Ir tā, ka tu teici, ka ja ir ļoti lielas lietavas, tad vajadzētu uzklāt tomēr kaut ko, lai nesalīs pa daudz tā kompostu kaudzi, jo citādāk viss aizskalojas projām. Tā ir? Jā. Komposta kaudzei sezonas laikā ir vēlams būt vienmērīgi mitrai. Ja ir karsts laiks, tad viņa izžūst, tad mums ir jādomā, vai mēs to kompostu kaudzi varam taisīt pēnā, kur tā izžūšana būtu mazāka, vai mums nepieciešams viņu piesakt, regulāri paskatīties, kāds ir tas mitrums un palaistīt to kaudzi. Savukārt, ja ir liels lietus un man no tās kaudzes līsta, tad no tās kaudzes viss tas labums skalosies vai no tās mucas skalosies ārā. Un līdz ar to, jā, tad kaut ko vajag piesakt no virsmas. Mēs vienkārši teikt, kā ties lietavās. Nevēlt mēs esam tagad paēniņā, un mūsu šī te mazā improvizētā kaudzīte taisīsim kārtiņas, ja? Jā, un mums šis maiss ir elpojošs, tāpēc es nekādus caurums no sānām viņā netaisu. Bet, ja man viņš nebūtu elpojošs, es viņus varētu iztaisīt caurums no sāniem, kaut ko arī no apakšas, un tādi šo te maisu pielāgot manam kompostēšanas procesam. Labi, tad daram. Tad, ko mēs tagad daram? No visiem materiāliem, ko es pieminēju, mēs viņus varētu sadalīt tā kā 2 grupās. Brūnie un zaļie. Nosacīti tā. Kāpēc brūnie un zaļie? Brūnie materiāli, mēs sauksim tos materiālus, kur vairāk satur oglekli. Par zaļajiem mēs sauksim tos materiālus, kas vairāk satur slāpekli. Un tā kā kompostā un arī augam ir nepieciešams gan slāpeklis, gan ogleklis, tad mēs liksim viņus kārtām, lai tā kā nodrošinātu šo te līdzsvaru. Jā, vēl viens tāds jautājums. Mēs tagad uztaisīsim kaut kādu šīs te kārtas, ja? Sataisīsim, un tad man nāks jauni kaut kādi labumi. Jā.
Un tad viņas vienkārši turpināsim. Ja? Jā. Nu, to tu paskaidros tālāk. To tu turpināsi Labi, pēc tam. Tas nenozīmē, ka man visu vasaru ir jāsvāc stūrītī. jākrāj kaut kādā stūrītī, un tad, jo tas viss jau vasaras gaitā Jā. jau sāk sadalīties. Tas nav tā, ka tu noliksi zaļu zāli, viņi stāvēs visu vasaru. Protams, tev ir, kas nāk no dārza, no saimniecības, tas tev viss ir jāliek kaudzē un jākompostē. Nu jā, viņš ļoti dažāds. Nu labi, ejam pēc kārtas un tas skatāmies. Jā. Tātad sākam. Jā. Apakšā mums vajadzētu palikt kaut ko tādu gaisa, caurlaitīgu, tādu čaganāku. Un es šajā gadījumā izvēlējos, tev bija nomesti veci bērza zari. Es viņus izvēlējos likt apakšā, jo tad būs bišķiņi, nu tā kā tā atsparīgums tai kaudzei, būs pa kurien tiem zariem tā kā Vēl elpot, tā kā, būs tam gaisam ieplūst, jā. Bet tu man nobrāķēji skujkokus. Jā, tāpēc, ka skujkoki satur vielas, kas kompostēšanās procesu bremzē. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram izmantot arī, ka mēs nogriežam, nezinu, priedes, kad mēs apgriežam tūjas, arī labāk kompostā nelikt, vai ne? Jā, tās lietas mēs sadalām mazākos gabalos un izmantojam to pašu skujkoku mulčēšanai. Jo ne visi skujkoki mums ir ar paceltiem zariem, kur mēs redzam augsni un gribam to visu varbūt sakopt. Ir tūjas ar zemākiem zariem, kādi citi koki vai mums ir mulča, mēs varam palīdz zem mulčas apakšā. Tā kā vienkārši sadalām mazākos gabalos un liekam uz augsnes. Nu, tikai, ja nav aizdomas, ka tā ir slims skujiņas, vai ne? Ka, ja slims skujiņas, tad gan sadedzinām, nu, tur nekā nevar darīt. Jā, protams, mēs šeit nerunājam augiem, par slimiem augiem. Jā. Jā. Šie te zari, ka es ielikšu viņus kaudzē, ka komposts būs gatavs, zari nebūs sadalījušies. Tad es vienkārši paņemšu viņus no tā komposta ārā un izmantošu jaunās kaudzes veidošanai. Tā, tad es palieku šos te zarus apakšā. Dažādos virzienos. Tas nodrošinās to, lai tur vairāk cirkulētu kaudzā iekšā gaiss. Nu, droši vien vairāk vajadzētu ir teorētiski. Šeit varētu būt tagad nākošais virsū, es varētu uzlikt tādus, nu, teiksim, ne koka zarus, smalkos, bet gan, piemēram, rupjākus, brūnos kaut kādus lakstus nokautušos, ja? Varētu būt pa virsmu. Topinamburs īstenībā ir ekscelents materiāls šim mērķim. Nu, piemēram, šādus tad es uzliktu virsū. Tātad šis te... Tas kā elpošanai, tas viss ir tā kā druska elpošanai. Elpošanai, bet šie ir arī brūnie materiāli. Jā. Tātad viss, kas ir auga atmirušās daļas, tas viss ir uzskatāms kā šādi brūnie laksti, lapas, tas viss ir uzskatāms par brūno materiālu. Tas oglekļa materiāls. Jā, pirmkārt, viņš jau pēc skata jau ir, nu, brūnīgs. Man šis apzīmējums der, brūns. Brūns, jā, nu tātad oglekļa materiāls, ja brūnais materiāls. Zaļie materiāli visi jau pirmkārt ir tie, kas pēc skata izskatās zaļi, kā zaļa zāle. Jā. Dārzeņu augļu miziņas, visi, kas nāk no virtuves, kad mēs apstrādājam dārzeņus tālākais gatavošanai. Pie zaļā materiāla ir pieskaitāmi arī kafijas biezumi. Viņi arī diezgan tā kā bagātīgi ar slāpekli. Nu, tikko tu mums nojauca visu domu par brūno. Jā, tas ir tā kā vienīgais, visiem likumiem ir savi izņēmumi. Un šajā gadījumā tie ir kafijas biezumi, kas ir brūni, bet satur diezgan daudz slāpekli. Bet īstenībā zaļi. Bet patiesībā zaļi. Bet tas nenozīmē, ka tagad es braucu uz tuvāko Statoilu, savācu spaini ar kafijas biezumiem, un tagad vienu spaini vienā kārtā izberu. Kāpēc? Tāpēc, ka kafijas biezumi paskābinās augsni, ja es viņus ļoti daudz pielieku. Bet tik, cik nāk, piemēram, no manas saimniecības, tas nepaskābinās augsni. Nu jā, tātad dārzniecības kafejnīca vai tikai lielajā dārzniecības kompostā likt. Jā, tieši tā, nevajag tāpēc savākt visas Rīgas kafijas biezumus un ielikt vienā savā kompostā. Tas nebūs labi. Labi. Tā nākamā kārta būtu, ola čaumalis ir kā minerālā daļa, jo tur ir ļoti daudz kalcija, kas mūsu augiem arī ir nepieciešams. Tiešām, tiesa, ola čaumalis mēs būtu vēlams likt nevis šādas te mēs tiekšām, bet viņas tā kā maksimāli sasmalcināt. Kamēr tu runā, es varētu šitā smalcināt. Jā, tu varētu tā kā sasmalcināt bišķi, jā, jo smalkāks tas viss materiāls būs, jo ātrāk viņš pārvērtīsies tāds, ko augs viņu varēs tomēr arī paņemt.
Nu jā, šitā vāk nav labi, jā, pa daudz. Un tā kā tad princips tāds, ka mēs liekam kārtām brūno, zaļo, brūno, zaļo, brūno, zaļo. Tagad bija tavs jautājums, no rudenī varbūt man tie materiāli ir daudzveidīgāki, ja, no visa kā pieejami. Vasaras gaitā varbūt mani tur kaut kas, ko es izravēju, mazliet kaut kādas auga atmirušās daļas, bet pārsvarā ir zaļa zāle, ko es varētu kompostēt. Ko man darīt šādā situācijā? Ja jautājums, kādā veidā šo zāli tu iegūsti. Ja tu viņu nopļauj ar izskapti, tad tu viņu vari, piemēram, vienai daļai ļaut uz augsnes apvīst, tā kā pa daļai izžūt, un tad tu vari likt kārtām šo svaigo zāli un šo te, nu, teiksim, sienu. Kas jau būs Bet savīts. nevar ielikt, pieņemsim, maisā, melnā maisā vienkārši iemest, viņš vienkārši sāks pūt, viņš būs ļoti aktīvs. Nu, jā, tur jau būs, pirmkārt, viņa tur izkarsīs, tur būs ļoti augsta temperatūra, jo kaut vai, ja tu zāli noberu uz augsnes kaudzē un pēc tam nākamā dienā ieliec rokā, jo tur pat ir karsti, tur jau vairs neiet runa tikai par siltumu, tur jau ir karstums. Un tur būs jau viņa tā ar zāles pļāvēju sapļautā zāle ļoti blīvi sagulst. Un tur nav gaisa, un tur būs jau pavisam citi procesi atkal. Atkal tā pūšanas, nevis kompostēšanas Pūšana būs process, kāda. Tāpēc ar zāles pļāvēju arī, piemēram, nopļauto zālīti, nu tad es nelieku šādu kārtu, bet es lieku mazākām kārtiņām. Uzlieku šādu kārtu, viņa jau no virsas, piemēram, tur 5 centimetrus, no virsas viņa tev pažūs, apakša būs zaļā. Un tad pēc tam atkal tu nopļaus un atkal tādu, nu, teiksim, kārtu, kas nav ļoti bieza, no tie 5 centimetri, atkarīgs arī no laika apstākļiem. Un ko man ziemā darīt? Man būs tikai šitie te? Jā, ziemā tev ir tikai dārzeņa atlikumi, bet ziemā temperatūras ir zemākas, un tad tā kompostēšanās, protams, notiek pavisam citādāk, ja varētu teikt, ka viena daļa šo te dārzeņa atlikumu vienkārši gaida pavasari. Tad mēs vienkārši bērām tajā savā komposta vietā, un lai viņi gaida pavasari. Nu, skaidrs. Labi, taisam tālāk. Tātad tagad mums šeit būtu, es ieteiktu, tātad saliekam apakšā šos te zarus, uzliekam virsū tos rupjākos lakstus, un es jau mazliet uzkaisītu biokompostētāju. Jau pirmā kārtiņā, ja? Jā. Un uz šādu te lielumu, cik mums vajadzēs biokompostētājus tādus, nu, tīri teorētiski? Kilograms uz kubikmetru. Šeit ir puskilograms. Kilograms uz kubikmetru. Bet, ja tu iekaisīsi vairāk, tas nebūs pa sliktu. Ja? Tātad es šeit pārkaisu pāri biokompostētāju. Tā kā man šai kārtiņai, es teiktu, apakšējai kārtiņai vajadzētu būt, nu, tā kā uz 15 centimetriem. Mēs šeit tik daudz, protams, neielikām tos materiālus. Tātad 15, pirmā kārta tā... Nu, tā 15, pēc tam es liktu, uzlikšu, pa cik šī... Zari brūnie laksti 15 centimetri. Jā, tad es lieku zaļo materiālu. Tā varētu būt šī zaļā zāle. Tie būs arī dārzeņu atlikumi. Kas arī mums ir zaļais, jā. Tātad pirmā daļa mums bija 15 centimetri, otrā daļa zaļā masa ir arī 15, ja? Es viņu tādu arī liktu, tāpēc, ka šeit ir nesasmalcināta zāle, kas ir diezgan tāda, nu, gaisīga čagana substance, līdz ar to es viņu liktu arī tādu pašu. Šitas ir šī izmērā. Ja būtu citi izmēri, tad arī, nu, vai... Jā, tas tam nav nozīme no kaudzes izmēra. Kaudzes izmēra. Man šito gribas. Tu viņu kārtām arī vari uzbērt šeit, bet neliec visu. Neliec visu. Nē, pa daudz, jā? Jā, nu labāk jau tev, lai viņš tā kā kārtiņam visam. Labi. Svarīga lieta ir visu samitrināt. Visās kārtās, kā uzliek uzreiz, jā? Paskaties, jā, tu samitrini to kārtu. Jā. Nevajag tā, lai tur viss pludo. Bet ir jāsamitrina. Labi. Pēc tam nāk tagad nākošais brūnais materiāls, ļoti lielisks ir lapas. Un atkal viņas nevar sabērt šausmīgā daudzumā, vai ne? Nu, es ieteiktu tagad, es uzberu lapas, tad es atkal attiecīgi uzlieku lakstus, nu veidoju to kārtu, lai viņa ir tāda gaisīga, jā, lai viņa nav blīva vienā tādā
klucī, varētu teikt. Un te es varu ielikt šos te lakstus, tad, ja man vajag kārtas biezumam, tad es varu arī akal uzlikt lapas, akal tos lakstus, sakroju to brūno slānīti. Tu vari akal uzbērt. Uz katru jāatcerās, kad būtu vēlams, lai tas efekts būtu tāds, nu tu tagad man tā krati pļakā, bet es teiktu tā, nu, ar cimdiņu šitā te forši. Ja viņas tās čaumaliņas ir pažūšas, tad viņas var sasmalcināt mājās, es nezinu, ar āmuriņu, ar padancot uzlikt vai vēl kā savādāk. Te smaldzināšanas paņēmiem varētu būt dažādi. Mēs te noslinkojām, jā. Jā, bet ir labi redzēt arī, kā nevajag. Kā nevajag? Šitā nevajag. Tad tagad uz katras kārtas būtu labi uzkaisīt kompostētāju pa starpu katrai kārtai un atkal mazliet uzlaistīt, ja? Jā. Un kā uzlaistām, tagad ir labi, ka ir bijis lietus un visi tie materiāli ir mitri. Tagad liekam atkal nākošo zaļo kārtu un tā kārtu vienu zaļu, otru brūnu un tā mēs kraujam visu kompostu, ja? Saliekam, kas mums no dāras, no virtuves vēl. Mūsu kafijas biezumi. Vasaras laikā tāpat es uzkaisu, jāatcerās, ka es kaisu biokompostētāju, tad es viņu uzkaisu pa priekšu un tad uzlieku zāli. Tātad pēdējā kārta man būtu tā noslēdzams ar kompostējumu materiālu, nevis ar biokompostētāju. Biokompostētājs ir zem stedziņas, apakšiņā. Jā, bet nevis zem lapām, bet labāk zem zaļās kārtas, ja? Nē. Nē? Tam atkarīgs jau, kas tev ir pēdējā kārta, zem tās pēdējās kārtas. Skaidrs. Ja man tajā vasarā ir tikai tā zāle, tad jau man būs tikai zālē pa starpu viņš, man jau nav tās lapas. Bet rudenī es ieteiktu, jā, nobeigt ar lapām vai ar kaut kādu šo te, vai ar sienu, vai atkarīgs vai ar salmiem, atkarīgs, kas tev vai dārzā kāda atlikuma ir ar šo te brūno materiālu. Nē, protams, šitās olas jau tā nesadalīsies tik ātri. Viņas tev diezgan, jā, ilgi dzīvos. Tā. Es varbūt bišķi uzlikšu šeit vēl to zaļo, man šķiet, ka mums tā kā līdzsvaram tomēr vajag. Bet ja vasarā man nav iespēja, tīri laika ziņā, nav man iespēja to zālīti pļauto žāvēt, tur tāds, tad varbūt var tā uzliekt vienkārši. Jā, tad tu vienkārši dari to plānākās kārtās. Uzliec, piemēram, tādu plānākumu, teiksim, šādu, 5 centimetri. Galvenā doma, lai viņa nekarst. Vai, piemēram, tu nopļauj, uzbirdini plānu kārtu, viņa apžūst un tu uzbirdini pēc tam to nākošo. Ja tev, tai pašā dienā ne jau, ka tu tā kā pļavā tā kā, tu uzber vienu kārtu, lai viņa apžūst, pēc tam tu uzliec nākošo, bet ja nav tāda iespēja, tad mēs vienkārši paberam biokompostētāju pa kārtām un liekam nākošo zālīti virsū. Skaidrs, tad, kad ir pļaušanas diena, noliekam maliņā un lēnām pārberam virsū pa drusciņai. Varbūt jāmaina vienkārši paradumi, jāpļauj mazākās platībās, lai tā masa nāk. Varbūt tā izklaide vai atpūta ir divreiz nedēļā. Mājas viena puse, otra puse. Arī labs padoms. Varbūt jāmaina paradumi. Jā, man pat neienāca prātā. Varbūt ir iespēja darīt to pakāpeniski, bet ja nav tāda iespēja, tad tad daram tā, kā ir iespējams. Tagad te viss ravētais materiāls arī, vai ne? Zaļais, vai ne? Jā, šeit būtu arī viss, kas nāk. Bet sanāk tā, ka šajā, ja ir tā nekarstā komposta kaudze, tad saknes tomēr neizpūs, jā? Tas ir... Vienas sezonas laikā noteikti nē. Nē, tad nezāļu saknes lielās vienas sezonas laikā noteikti neaizies postā. Bet, teikšu godīgi, pieredze ir ļoti dažāda, atkarīgs noteikti arī, cik daudz šīs te nezāļu saknes tajā kaudzē ir bijušas. Mana pieredze, kad gada laikā, tā kā no pavasara līdz pavasaram, tomēr vārpatu saknes, gārsas saknes tomēr ir sadalījušās, jā, tai kaudzē. Bet, jā, tas ir droši vien atkarīgs arī no citiem tiem materiāliem, kas jums tām saknēm pa starp ir. Ja jūs vienkārši bērsiet tikai un vienīgi šīs te nezāles, tad iespējams, ka tas viss būs diezgan blīvi
varbūt viņam būs kāda pietrūks gaisa, pietrūks mitruma, un līdz ar to tas kompostēšanās process nebūs tādā tempā, kādā mēs to gaidām. Tā, tad liekam tagad atkal mūsu brūno materiālu. Es esmu dzirdējusi, ka pie šīs te komposta kaudzes materiāla tie, kur ir iemīlējuši trihodermi, arī tur viņu lai iekšā, lai viņš tur tā kā viss būtu pie viena, kad mēs ņemsim kompostu, lai mums tur visas tie labumi iekšā. Jā, protams. Var, jā? Jā, protams, to tu vari, un arī šajā te biokompostētāja kompozīcijā iekšā jau arī ir trihodermas sēne. Ir, jā. Tā kā, bet ja tu vēlies to darīt tā kā pastiprināti, tad to var darīt. Faktiski izmantojot šādu, viņš tā, tiksim, attālināti sauc biokompostētājs, bet patiesībā tās ir visi tie mikroorganismi, kas mums vajadzīgi pie stādīšanas visiem augiem, ko mēs, ja mums nav šāda te komposta, tad mēs viņus vienkārši ievadam bezmaz vai atsevišķi, nu, ja? Tā kā biokompostētāja sastāvā pirmkārt ir mikroorganisms, kas palīdz visai tai masai sadalīties, bet daļa no tiem ir arī tie, kas ir nepieciešami mūsu augu veselīgai augšanai. Jā, tā, tā. Tā, skatos, ka man tagad jau materiāli iet uz beigām. Es gribētu nobeigt ar brūno materiālu. Tad tagad es izkaisīšu savus kafijas biezumus vēl. Jā. Un uzlikšu zāli. Tad zaļo materiālu, kas no man vēl te ir atlicis. Protams, kārtas mums nav tajā biezumā, vienkārši vairāk šeit ir uzskatāmība, mazāk ir tā kā 1:1, ja nav tā kā tie kārtu biezumi, kā mēs tagad gribētu ielikt. Nu, it kā, bet no otras puses, kad tu ravē, tevi tik, cik viņš ir. Kad tu paliec to zarus, tevi tik, cik ir. Tu kādu laiku var paturēt blakām, ja? Nē, tiešām, tu viņus, arī, ja tu viņu noliec tai kaudzei blakus, tad viņš jau sāk savu sadalīšanās procesu un mainās, ja? Kā es iepriekš jau minēju, zāle vairs nav zaļa, viņa jau pārvēršās par sienu. Bet vasaras laikā vienkārši es tagad uzkaisītu biokompostētāju un uzliktu tos materiālus virsū, kas man ir, ja? Nu, skatāmies no mūsu saimniecības, kas nu mums tur ir. Tā tad es uzliku zaļo, tagad kārtu es atkal pārkaisu pāri biokompostētāju, aplaistu. Un nosedzu ar brūno materiālu. Kāpēc es pabeidzu tieši ar brūno? Drīkst es šo arī salikšu? Jā, pieliec arī to, jā. Jā, labi. Kāpēc es viņu nosedzu tieši ar brūno? Tāpēc, ka es uzlikšu zaļu zāli, viņa jau tāpat no virsas arī, tomēr apžūs pārvērtīsies vairs ne par zaļu zāli, bet jau par brūnu zāli. Tāpēc, ja man nav, protams, šī brūnā materiāla, es varu nobeigt arī ar zaļo. Tas nav tā kā likums, kur nevar mainīt. Labi. Bet man labāk patīk nobeigt ar šo te brūno materiālu. Un tad, attiecīgi, lapas īstenībā ir, man viņas ļoti patīk, tāpēc, ka lapas smuki sagulst un izveido tādu tā kā vāciņu. Tāpēc, piemēram, man patīk arī apdobes mulčēt ar koku apdobes, mulčēt arī vai krūmas ar šīm te lapām. Ja viņas ir rudenī liktas, tad viņas paliek tur, kur viņa ir nolikta. Un pilda mulčas funkciju. Bet, ja es viņu uzlikšu pavasarī, tad tas nav nekas. Pirmkārt, viņa nesadalās, viņa netur mulčas funkciju, viņa netur mitrumu. Nezāles no apakšas aug ārā griezdamās. Vējš aizpūš viņas pa gaisu. Tā kā lapa vējā pavasarī viņa ir. Nu jā, tas nozīmē, ka mums vajag vēl vienu meistarklasu par mulčēšanu. Nu tas jā, mulčēšana ir atsevišķs stāsts. Tad vēl noteikti ir jautājums par puvušiem āboliem, par mūmijām, kas karājās kokā. Jā. Ko darīt ar visu šo dārzā? Es zinu, ka cits ved bridītim uz mežu, arī ābolus, ko nejaud apēst, cits ved bridītim uz mežu. Es viņus kompostēju, bet, protams, ne jau tā, ka es sabaru šādu te kaudzi un kompostēju. Tur atkal ir jāievēro tas zaļais brūnais likums tajā kompostā. Bet šīs te mūmijas, viņas var sakompostēt, viņām vienkārši nevajag atstāt kaut kur augstnes virskārtā
lai viņa pēc tam tās sporas lido pa gaisu. Ja mēs viņas ieliekam iekšā, kaut kur apakšā zem augsnes, tad arī šeit biokompostētājā esošie mikroorganismi ar to visu tiek galā. Bet tādā plānā arī tur pa dažu kā tādā kārtiņā var vienā vai ne? Tur ir vienkārši vajag... Ābols, piemēram? Jā, Es šeit, piemēram, būtu uzbērus, piemēram, šī tik daudz tā ābols, vienu kārtu. Te es atkal liktu brūno. Es ielieku šeit to biokompostētāju, kas tiek ar visu to bagātību galā. Un tā kā ir ievērots brūnais, zaļais likums, tad tur viss būs tāds, kā tam jābūt. Tā, un visa es pārkaisu tātad pāri ar šīm te lapām. Tas zināmā mērā arī, ja lietas līs, tad arī viņu no karstas saules pasargās vasarā. Un, ja lietas līs, tad arī viņš tā kā, tā fēni viss izdalīsies. Un pieņemsim, tagad mēs esam sataisījuši, ja, bet man jau dzīve neapstājās. Atkal būs sadzīves atkritumi, vispārējais atkal būs tāda, tad mēs varam taisīt nākamās kārtas. Tu droši var kārtot virsū, jo šeit jau vēl tas maisis nav piepildīts. Tieši tā. Tā kā droši uzkaisam biokompostētāju, liekam nākošo kārtu virsū. Ja man nav vienā reizē jau vesela kārta, tas nekas, es vienkārši zinu, kad man bija pēdējā kārta, tā kā man ir uzlikt atkal nākošā kārta apmēram šitik daudz pa starpu, vienkārši paber iekšā. Vai tev ir vēl kāds jautājums par kompostēšanu, ja tu jau esi gatava darbam? Es jau esmu gatava darbam, un noteikti jautājumam būs tad, kad es to sākšu darīt. Tas ir parasti normāls process. Jā, un noteikti būs tie jautājumi arī man, tāpēc mēs noteikti, ko daram? Jums ir jautājumi, rakstiet apakšā. Uzreiz mēs viņus neatbildēsim, bet mēs viņus apkoposim un varbūt uztaisīsim pēc tam atsevišķu atbildi, apkopojot visus šos te jautājumus, jo katram atsevišķi atbildēt ieslīgt diskusijās būs ļoti grūti. Jā, bet rakstam noteikti apakšā jautājumus, tie ir ļoti mums vērtīgi, ļoti nozīmīgi, jo katrs jautājums parāda, ka ir vēl kur precīzāk izstāstīt un varbūt arī kaut ko tādu ļoti būtisku mēs esam palaiduši garām. Jā, un interesanti, vēl viens moments. Mums dārzā tiešām ir, mūsu dārzniecībā šo pavasaru bija diezgan liels zaudējums. Bija daudz jāmet ārā tās augi, kas nav pārziemojušas. Tās ir saknes un vispārējo zāriņu, vispārējais tāds. Mums tādā lielā kaudzēja sakrauts. Mums nav tur virsū likt ne biokompostētāji, nekas vienkārši liela, haotiska kaudze. Pavisam, nezinu tāds, protams, tur tas nekas nav kārtīgs, te nav nekāda šīs te kārtas iespējams, ja, un man nav iespēja arī cilvēku ziņā un naudas ziņā tagad kādu ņemt, un man tagad tur traktorists tur taisīs viss tāds. Tik cik vīriņš kaut ko palīdzēs. Kā tev liekas, ko man darīt ar to kaudzi? Kā man druscītiņi, mēģināt kaut kā savest viņu kārtībā? Pirmkārt, nenobeigt vīriņu un nelikt viņam to visu pārkrāmēt. Jā, labi. Otrakārt, pažēlot mazliet viņu. Otrakārt, mēs varam vienkārši kaudzē iztaisīt caurumus ar grābekļa kārtu, ar lauzni, ar kaut ko tādu. Izduram šos te caurumus. Un biokompostētājs ir pieejams arī šķidrā formā. Tas tikai pie tevis uz vietas bioefektā, tas ir paspēja, jā, viņu var nopirkt mūsu internetu veikalā un arī mūsu veikalā Salaspilī. Un pagatavojam darba šķīdumu, atšķēdot ar ūdeni. Šajā gadījumā tā kā ir atkal tāds process, kur grūti ir saprast, cik kaudzē ir mitra. Un tad es teiktu tā, uztaisām viņu litru uz leikānu, uz 10 litriem, ielaistam iekšā tajos caurumos un skatāmies, ja to kaudzi ir nepieciešams samitrināt, tad vēl no virsas ar ūdeni samitrinām. Bet man būtu jāpārklāj kaut kādu melnu plēvi, kaut kā, Šeit nav tas, kad ir ar melnu, baltu, zilu vai sarkanu. Galvenā ideja ir pasargāt kaudzi no izžūšanas vai no pārlieku lielas samirkšanas. Jā, es kāpēc pa melnu kaut piesaujas saulīti, būs karstumiņš un kaut kā tādu. Ja tev patīk šī melnā vai arī gribēs viņu tā kā padarīt mazāk uzkrītošu, tad var, bet tad es izmantotu to, kas ir nevis parastā plēve, bet geotekstils saucās. Kas ir mazliet elpojošs, kas ļautu tomēr mazliet iet cauri mitrumam, nokrišņa, un arī viņš tā kā būtu elpojošs, lai atkal tu viņu nenosēdz tādu un nenosmacē to kaudzi. Un savukārt, ja tu esi uzlikusi un tu vienā jaukā dienā paskaties, ir par sausu, es ar šļūteni, ar leikanu neskriešu, tad
pavaktē to lietus mākoni un tajā dienā tu atsēc to kaudzi vaļā. Jā. Nu, Tātad, ķeramies pie darba. jā, kompostējam, darbojamies un atceramies, ka laba augsne ir tiešām komposts, labs komposts. Tā ir tik vērtīga mūsu dārza sastāvdaļa. Visam, mēs viņu liekam visam, vai mēs stādām skujeņus, vai mēs stādām ēdamas lietas, vai ziedošas lietas, vai magnolijas, vai hortenzijas. Tā ir praktiski neaizvietojama. To nevar aizvietot. Tas ir kaut kas tāds unikāls, un jo mēs vairāk esam savos dārzos, jo vairāk es aicinu padomāt par šo jautājumu un izmēģināt kaut vai tādā mazā apjomā pamēģināt. Varbūt tas būs tīri jautri. Un tā ir auga barība, bet dzīva barība. Nevis tikai NPK, bet tā ir dzīva barība, kas dod viņam ne tikai spēku, bet arī veselību. Jā, un turklāt vēl es piemetināšu, visu šito te faktiski atkritumus būtu bijis kaut kādā veidā jāutilizē un jāmet miskastēs. Ja? Mēs būtu likuši kaut kādās miskastēs, kaut kur vēduši, kaut ko tam līdzīgi. Tie ir mūsu atkritumi, mūsu pašu sadzīves rezultāts. Un mēs viņu varam padarīt par augsni. Kas var būt jaukāks? Un es teiktu, ja jums ir kāda ļoti sāpīga lieta, vai arī ļoti priecīga lieta, tad droši dalieties ar mums, jo mēs priecāsimies par jūsu panākumiem. Jā. Un būsim priecīgi, ja varēsim palīdzēt arī grūtākā brīdī. Jā, un ja jums ir kaut kas izdevies, noteikti atsūtiet vai uz bioefektu, vai uz Dārzemes saules. Kā jums sanāk labāk kopā ar mums dzīvot un rūpēties par saviem augiem un dārziem. Un uz tikšanos atkal kādā no mūsu vai nu meistarklasēm šeit, vai video pasākumos. Uz tikšanos!